11. maijs, Rīga, Sarkandaugava, BAM, laivu līgas pirmais posms, Daugava, Rīgas ezeri, Vecdaugava, Līcīši, sezonas sākums, 40 laivas, rekords. Diena būs grūta, runā, ka līdeklis slikti ķerās, bet vienmēr kādam labi ķersies, kāds meklēs, kur noķert. Tālāk jūs šodien man neredzēsiet, sekosim līdzi pasaules vicečempioniem Vitālijam Vilcānam ar Stanislavu Osipovu un varēsiet pastīties, kā viņi ķer klasikā bez ekrāniem. Jo šis ir tikai klasika bez rotatoriem, bez jaunajām tehnoloģijām. Tā kā patīkam skatīšanos jums tālāk, un tad jau ar maniem tiekamies apbalvošanā. Uz asarīt arī kaut ko liksiet? Nā, tikai līdekļi. Sūdi ķīžzars. Ar asaru neesam sarunājuši. Man liekas, arī nevajag ar viņu runāt. Jā. Labi, kādas jums prognozes? Tur Džeki teica prognozēt pirmajā vietā ap 6-7 līdekļām varētu būt. Es varbūt pat teiktu, varbūt pat 5. Jā. Es domāju, no 5 līdz 7 līdekļām varētu būt. Bet gan jau kāds atbrauks ar pilnu produktu. Jā, kā vienmēr. Sacentībās 2 bombas un viss kārtībā. Neviens no kā nav pastāstījās. Kamēr māneklis ir ūdenī, tikmēr tur var viss kaut kas. Plāniņš izstrādās? Vienkārši brauks pa visām zināmajām vietām, viņu netrūkst. Kaut ko mēģinās dabūt. Daudz saka, ka ar asariem baigi bēdīgi esot. Nē, es pat mēģinājis. Bet es šodien mēģināšu. Man ir 2 vietas, kur idejiski viņam būtu jābūt. Jā, idejiski, jā. Mēs arī baigā improvizāciju šoreiz jau arī, te arī parunājām pirms tam, līdekām tā uzvedībā esot baigi krasi pamainīsies, un kad viņi no zālēm ir ārā uz kantiem. Varētu būt, jau zāles, jau noskatījos leipenes augstus ir, zaļās niedras arī jau tā kaut kur. Jā. Tā ka, viņas būs točni vairāk ārā. Neasakas tad, sīnamies. Kādas prognozes šodienai? Cik līdekļus varētu būt pirmajā vietā? Pirmajā vietā? 7 kaut kā apmēram. 7? Es domāju, jā, 7 līdekļus būs ļoti labs rezultāts. Kā jūs treniņos gāja? Slikti. Ļoti. Man arī. Es tikai 2 dienas biju ieskrējis un bija ļoti bēdīgi. Vispār kur viņi ir aizgājis, nav saprotams. Jā, jo man sākumā likās, ka viņas ir tā kā iekšā zālēs, bet pēc tam man kaut kā liekas, ka viņas tur vairāk nav. Pēc kā naktis ir augsts un tur ir augstākais ūdens. Viņas ārā ir skantīgi. Dalībnieki krāmējās, man arī jāiet krāmēties, laidīsim operatoru uz citu laivu un mums patīkam skatīšanos mums, veiksmīgas sacensības. Jā, tagad mēs dabūjām pirmo lidokli, kīsi. Tagad sūtīsim bildi iekšā. Sākums ir. Viss kā vajag, ne? Jā. Mūzoņčiks.
Не знаю. Это босс. Būs labi. Tā mēs redzējām. Laba, nofotografējam. Redzam. Foto. Ja viss kārtībā, tad sūtījām aplikāciju. Lucky John. Bija rīktīgais sitiens. Tā kā viņa grib paēst visu. Cik? 31. Samainājām tagad kaut kādas 3-4 vietās. Dabūjām 4 slidekas, 2 zemmēri, 2 mēri un 1 asaris uz vobleri. Dabūjām arī. Nu, pagaidām gaidām. Vairāk copas nebija, nu, 5 bija. Tūlīt brauksim uz citu vietu. Tagad mēs tā saucamā vietā pie Jadvigas. Vienu noceram. Ceram, ka Tikai pārbraucam uz citu vietu. Uz jaunu un dabūjam vēl vienu lidaciņu. Cerams, ka būs vēl. Vēl un vēl. Pagaidām viss, nu, skatām, ka būs tālāk. Bija liels lietus, tagad saulē parādās. Nu, varbūt salasīsim kaut ko vairāk. Diemžēl, ka mums ir tādi zvejnieki, kuri liek tikli. Iekšēnudījums. Diemžēl. Tādos sēklos, kur nārsto visa zīve. Asari, līdaciņas. Vēl vienu. Ei, nu.
Nevajag nekādas live tehnoloģijas. Var nocert arī tā. Pārasta klasika. Lucky John. Nu, kārma atnāca. Izvilkam tīklu un dabūjam smuku lidocību. Jā, turpinot copē. Savaikas dabūt smuku zīvi. Varbūt dabūsim vēl vienu. Astoņi centimetri. Kad mēs noceram zivi un mēriem, vajag obligāti cindus, lai nebūtu tā kā Vitālijam. 1,09 m. Jā. Salmo ir ļoti labas cindus. Šito pēdējo mēs noceram ar Mīra mausu kopā ar Bultīs gumiju. Tāda manekļa. Lucky John! Palika līdz beigām mazāk kā 1 stunda. Tagad mēs dabūjam 94. lidokli. Labā vietā, labā spotā. Tādās apstākļos vilni, baigi vilni, ļoti grūti. Bet viss salikas. Lucky John team. Mums tagad palika kaut kā 12 minūtes. Un kā mēs atceras pagājušu gadu, kad mēs atbraucam no pasaules čempionāta. Pēdējā posma bamam. Bez treniņiem arī te. Īsi pēdējais metens. 3 sekundes vai 5 tur bija, kad mēs atsūtējām 62 saņi, man liekas, ka bija lidacīņa. Un tā mums doda 3. vietu kopvērtējumu un 3. vietu pa šito posmu. Tā bija super, tad nekad nevajag braukt. Cīnīties līdz pēdējām minūtēm. Jā, cīnīties līdz pēdējām minūtēm. Tāpēc, ka pēdējais metens var būt zelta. Jā, varbūt zelta. Jā, nu, Staņislavs, ir finish. Jā. Mums salikās tā kā, nu, kā mēs gribējām. Jā, rezultātiem mēs esam pirmie. Jā, salikās tā kā gribējām. Nu, mēs ceram, ka mēs pirmie. Nu, jā, varbūt tur kaut ko jā, varbūt kaut nepareizi.
kaut kur tur vedat zivis. Pēdējā sekunde. Nu ko, mēs varam tikai pateikt paldies vispirms mūsu sponsoriem. Salmo, Lucky John. Mēs esam Lucky John komandā. Viss krūta, viss super. Ja nebūs viņam, mums varbūt nebūs tās viss apkopes, kā mums ir. Jā, dodamies uz finišu. Brauksim atpakaļ, baigi vilni. Nu, neko. No ko? Sadokam visi, tie, kas vēl tur pie laivām, uz laivām, pie galdiņiem, pusdienā labu apetīti vēl, jā. Sanākam visi priekšpusē. Ko? Laivu līgas pirmais posms ir noslēdzies, un mēs zinām arī uzvarētāju ekipāžu. Ekipāža arī komanda Lucky John, Vitālijs Vilcāns, Stanislavs Osipols, pirmā vieta, kā arī Big Fish, 94 cm gara līdeka. Yeah. Uz ko noķērāt? Miramavs. Rādi. Maziņa Mēs Miramavs. gribam redzēt. Kur ir? Kуда tu jau brauc? Mēs gribam redzēt, cilvēki grib zināt, uz ko var noķert tik lielu līdeku. Tūlīt. Samērā klasiski zināms māneklis, vestina bultīs ar peles galvu, 94 cm. Mazā pelīte saucamā. Pārējās līdekas uz ko? Bija pārastā gumija, bija vestins. Tagad jūs zināt, ķīšezars pareizi? Jā. Nu, re. Parasts gumijas, līdeks ķerās, pirmā vieta. Perfekti. Bija vēl viena, Astenau, nezinām kur. Arī Lucky John Anīra. Palika tikai viena. Viss notiek. Jā. Kā treniņi bija? Treniņus mēs bijām kaut kā apmēram 5 stundas. Vakardienā, jā. Atradām zivi, un no turienes sakam. Šodien aizbraucāt, dabujāt? Nē, nebija tur. Nebija tur? Nebija tur vispār. Bija 20 laivos. Tur bija jau... Visi dalībnieki, pusi dalībnieki un vēl vietēji. Bet tomēr līdeks ir noķerts, pirmā vieta dabūta. Tagad treniņi turpinās Jelgavā, gatavojoties Latvijas čempionātam. Protams. Tur visa nedēļa, jā, treniņi. No otrdienas. No otrdienas sākās. Šī ir ekipāža, kas piedalās visur, arī Latvijas čempionātā un arī šogad pasaules čempionātā. Kā arī Kas tāds amizants, jūs esat kaut ko atraduši arī? Jā, atradām tiklu, kaut kā 100 metriem varbūt. Izvelkam, neatstājam ūdeni. Zivis tur nebija. Zivis nebija, tīkls bija, bet to, kā viņiem gāja uz ūdens, jūs redzējāt jau iepriekš, šīs ir beigas, noslēgums. Novēlēsim veiksmi nākošajos posmos, kā arī Latvijas čempionātā. Atkārtot līdzīgi, jā. Kur mēs tiekamies. Viss, davai, Džeki, apsveic pareiz to traumēta roka. Un mēs ar jums tiekamies, ja gaidam jūsu ciemos 29. jūnijā, 2. posmā, Alauksta ezerā. Čau!